Coopbank, jeb vēl viena vietējā kapitāla banka, tā ir zīmīga ar to, ka tā ir ļoti cieša integrācija ar tāda paša nosaukuma veikaliem, Coop, un šis te kooperatīvs arī lielā mērā ir akcionārs Coopbankai. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka bankas, teiksim, attīstībai, jeb tādā tiešā veidā ir pieeja Coop veikalu klientiem. Un, ejot pret straumi, ja lielās bankas var ciet filiāles attālos reģionos, un savukārt LHV banka jau no sākuma ir kā digitāli, pirmkārt, banka digitālā formātā, tad Coopbanka atkal kalpo kā tāda vieta, kur cilvēki var tajos pašos veikalos viņi var veikt naudas iemaksu un izmaksu, attiecīgi viņu 320 fiziskās lokācijas, tas diezgan daudz ko ietekmē, kā arī sasaistot kopā lojalitātes programmu Coop veikaliem ar Coop banku, ir tātad vēl izaugsmes potenciāls uz priekšu. Šis uzņēmums biržā ir kopš 2019. gada, tirgus kapitalizācija tam ir 222 miljoni eiro un apgrozījums nedēļā 666 tūkstoši eiro. Tur ir diezgan aktīvi tirgot akcija. PI rādītājs te ir 8 un dividendžu ienesīgums ir 3,26%. Ja? Salīdzinājumā ar iepriekšējiem uzņēmumiem pat diezgan lēti novērtēta akcija. Protams, ka arī šai te bankai, tāpat kā citām bankām, ir neto maržu spiediens. Bet tajā pašā laikā ir spēcīga kredīta portfeļa izaugsme. Un es teiktu, ka ir turpmāks potenciāls ieguvums no Coop veikaliem. No šīs sinerģijas, kas rodās to, ka starp akcionāriem ir kooperatīvs, kuram ir šī veikalu ķēde.